Sveiki visiem! Es jums gribētu piedāvāt dzīvu sarunu ar dzīvu cilvēku. Un šis cilvēks šoreiz būs mana lieliskā mazmeita Megana. Sveika, Megana! Labdien! Tu tā parasti sveicinies ar draugiem? Nē, nekad. Un kā tu sveicinies? Es parasti saku čau, vai arī... Es parasti nesaku čau, es vienkārši uzrunāju viņus. Parasti draugus sauc pat cilvēkiem. Piemēram, cilvēki, kā jums iet, vai kas tāds. Interesanti, labi. Arī čau vairs nav modē. Nu, tātad, es gribētu parunāt par pusauģu valodu. Esi gatava? Jā, es esmu ļoti gatava. Brīnišķīgi. Kā tev šķiet, vai tā valoda, kādā tu runā ar skolotājiem skolā un ar mani, atšķiras no tās valodas, kādā tu runā ar draugiem? Man liekas, ka ļoti atšķiras, tāpēc, jo tā, kad es runāju ar draugiem, es izmantoju vairākus slengus un angļu valodā visu kaut ko saku, bet ar skolotājiem tā nav. Es runāju tikai latviski. Tad tomēr tu māki latviski runāt. Bez slēngiem. Tas labi. Saki lūdzu, vai tev nāk prātā, kādi šobrīd ir tie vārdi, kurus, piemēram, es nesaprastu, bet kurus tu ar draugiem lieto? Piemēram, varētu būt crash vai arī skibidī toilet vai kas tāds, vai arī 6-7. Jā, es neko nesapratu, tev taisnība. Saki lūdzu, vai jums jūsu draugu kompānijā ir kāds vārds, kuru tikai jūs saprotat un izmantojat? Klusu. Mums ir noteikti, ka mēs parasti izmantojam tos, ko es nosaucu tur 6-7 vai arī tur crash vai arī tur, visu kaut to, ko es nosaucu. Bet es zinu, ka jūsu draugu kompānijai ir arī īpašs nosaukums, vai tā ir? Jā, mūs sauc Čalku grupa, un mēs YouTube'ā filmējam video, un jūs varat nostīties, ja jūs YouTube'ā ierakstiet Čalku grupa, un tur mums ir vairāk video, un jūs varat mūs iet un supportot. Labi, supportot. Ko nozīmē čolkas? Čolkas ir, tā kā matiem čolka. Tā kā mati uz pieres, ja? Jā. Bet tev nav čolkas? Nē, mums nevienam mūsu grupā nav čolka. Labi, tas ir interesanti. Vēl es gribēju pajautāt, kā jūs rakstāt viens otram īsziņas, vai jūs sarakstāties ar īsziņām, vai jūs rakstāt WhatsAppā? Mēs rakstām Snapchatā. Jā, un jūs tur rakstāt ar vārdiem, latviski, angliski vai ar emociju zīmēm? Mēs rakstam gan latviski, gan angliski, bet visbiežāk mēs arī rakstam arī angļu valodā saīsinājumus. Vai tu vari minēt kādus piemērus, kādi ir tādi tradicionālie saīsinājumi, kurus es, piemēram, nesaprastu? Piemēram, ja kāds grib pateikt good morning vai good night, tad raksta GM vai arī GN, un vēl ir arī, piemēram, ja kāds draugs uzraksta, piemēram, piemēram, šodien tam cilvēkam bija ļoti skaisti mati, un es gribu pateikt, tā kā tā tiešām bija, ja, tad es uzrakstu tā kā for real, bet tā kā F un R. Jā, es nesaprastu. Vēl Meganā daži šie jautājumi. Vai vēl varam? Jā. Kā mūsdienās pusauģis sauc skolotājus? Manā bērnībā teica učenes, učuki, no krievu valodas učiceļi. Tagad arī saka učenes un arī dažreiz tīčeri. Kā pusauģi saka par
zēniem, nu, ja tie ir tādi forši zēni? Noteikti krašs. Labi. Un kā pusauģi saka par meitenēm, kuras ir, nu, tādas foršas meitenes? Es nezinu. Labi. Tad kā pusauģis saka, ja kāds, nu, ir iemīlējies otrā, mūsu jaunībā teica, viņš ir ieķēries viņā. Mums arī saka krašs, bet tā kā, nu, kad tam cilvēkam ir krašs uz to un to. Viņam ir krašs uz viņu, ja? Labi. Nu, vēl pēdējais jautājums. Vai tu zini, ko nozīmē doma? Nē, nav nejausmas. Ko nozīmē rika? Arī nezinu. Ko nozīmē cauraudzis? Esmu dzirdējusi, bet nezinu, ko nozīmē. Labi, nu tad mājas darbs noskaidrot, ko nozīmē šie īstie latviešu vārdi. Paldies visiem, lai forša dieniņa!